Graudu pārstrādes komplekss savā saimniecībā katram saimniekam dod neatkarības sajūtu, papildu pievienoto vērtību un tā tad arī lielāks naudas ienākums. Ja vēl var izmantot kā kurināmo savu šķeldu vai pelavas, gandrīz vai tā kā sapnis katrai saimniecībai. Kas tad notiek ar graudu kalšu un graudu pirmapstrādes kompleksu būvniecību Latvijā? Kopš 2019. gada ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Latvijā pavisam ir uzbūvēts 50 jauni graudu pirmapstrādes kompleksi, un vēl 9 graudu pirmapstrādes kompleksi ir pārbūvēti, pavisam ieguldot vairāk nekā 31 miljonu eiro. Ja mēs pieskaitam arī graudu glabātavas un kaltes, tad pavisam ir uzbūvēts 259 jaunas vienības, un pavisam šim mērķim ir ieguldīts 62 miljonu eiro, pat vairāk. Pagājušais gads, kad mēs, kā zinām, bija ļoti ekstrēmi dabas apstākļi un tirgus svārstības, jaunu graudu pirmapstrādes kompleksu būvniecību ļoti sabremzēja. Mēs pētījām graudu pirmapstrādes kompleksu būvniecību gan no zemnieku saimniecības skatu punkta, gan arī no paša būvnieku skatu punkta. Es pārstāvu uzņēmumu Sievoka. Mēs nodarbojamies ar graudu pirmapstrādes kompleksu projektēšanu un būvniecību jau 20 gadiem Latvijā. Un, šobrīd var teikt, ka lauksaimnieki izvēlās graudu kaltis, kas ir aprīkots ar rekuperācijas sistēmu, un kā kurināmais dotajā brīdī populārākais būs sašķidrinātā gāze tieši. Noteikti svarīgākais un būtiskākais aspekts tam ir tas, ka sākotnējā investīcija ir daudz mazāk nekā tas būtu nepieciešams, lai izvēlētos kaut kādu biomasu, lai ražotu karsto gaisu graudu kaltēšanai. Lai kaut kas mainītos šajā sakarā, domāju, ka būtu jābūt kaut kādam atbalstam. No valsts jāsubsidē šo biomasas kurtuvju būvniecību. Un jāsasniedz arī kaut kādas kritiskās masas tieši apstrādājumā produktu apjomā, lai tas būtu rentabli. Tā kā uz doto brīdi, populārākais ir tieši sašķidrinātās gāzes sistēmas. Domāju, ka par savu kaut kādu pirmapstrādes kompleksa izveidi droši vien, kad varētu sākt runāt 200 un vairāk hektāru lielu saimniecību īpašniekiem vai kooperatīvu sabiedrību īpašniekiem. Viss pamatā jau ir matemātika, un to katrs pats saimnieks var izdarīt savā makā rēķinot un skatoties, kā notiek viņa procesi un cik rentabls ir šis saimniekošanas mehānisms. Ja, teiksim, nav pārliecības par to, kurā virzienā skatīties un ar ko sākt, tad droši domāju, ka jebkura kompānija Latvijā, kas nodarbojas ar šo graudu pirmapstrādes kompleksu būvniecību, varēs pakonsultēt, ieteikt kaut kādus risinājumus un kopīgā veidā nonākt pie tā, kas tad būtu tas solis, ar ko sākt un vai vispār sākt, vai vispār tas ir rentabls un dzīvotspējīgs pasākums, teiksim tā. Rekonstrukcijas notiek, un pamatā tas ir tādēļ, ka jauna kompleksa būvniecība ir ļoti prasīgs, attiecīgi, investīciju ziņā ieguldījums. Un līdz ar to bieži vien ir tā, ka izmanto jau kaut kādas daļas no esošajām pirmapstrādes līnijām, kur modernizē vai nomaina kādu no tehnoloģiskajām iekārtām, lai šo apstrādes procesu, pārstrādes procesu padarītu efektīvāku, ātrāku. Ja? Un tādā veidā pa solim, plānojot šo kompleksu attīstību uz priekšu vai rekonstrukciju, var pa etapiem veikt no gadu uz gadu, kā finanses atļauj. Šobrīd atrodas kooperatīvās sabiedrības Daiva graudu kaltē Kalntemekās. Kooperatīvs izveidojās 1993. gadā, 31. augustā. Esam, var teikt, viena no pirmajiem graudkopības kooperatīviem Latvijā. Kolhoza laikam ejot uz beigām, vietējie zemnieki apvienoja savus paisus, lai izpirkt no kolhoza šo graudu kalti.
Pakāpeniski laika gaitā ar gadiem apjoms palielinājās, zemnieki kļuva lielāki, spēcīgāki, turīgāki, tehnikas un tehnoloģijas palika modernāks un ražīgāks. Nu, protams, arī mums nācās turēt līdzi un palielināt gan kaltas jaudas, gan glabāšanas apjoms. Un tā sākām jau būvēties pirms iestāšanās Eiropas Savienībā par līdzekļiem, ko varējām atļauties paši no savas peļņas, bet iestājoties Eiropas Savienībā, protams, kā iespējas ar šiem fondiem un līdzmaksājumiem kļuva lielāks un sākām attīstīt gan glabāšanas apjoms lielāks, būvējot graudu glabāšanas toņus, gan arī domājām par kaltas būvniecību. Ja? Nu, 2012. gads bija ļoti ražīgs un ļoti mitri ražas novākšanas apstākļi, un šajā gadā, kurinot ar dīzeļdegvielu, mēs patērējām 190 000 litrus. Un tas bija ļoti liels izmaksas, un mēs domājām, kā šīs izmaksas samazināt, vai iet uz gāzes apkuru, vai uz šķeldas apkuru. Mums kaimiņos ir zemnieku saimniecības akts, kur uzbūvēja sev iekārtu, kas sadedzinot šķeldu, kaltei apkuru nodrošināja ar šo siltumu. Protams, arī mēs piekritām šādām variantam, iegādājamies no viņiem šo apkurs iekārtu un secinājām, ka jau pirmajā gadā mēs viņu atpelnījām, jo parēķinājām, kāds būtu degvielas izmaksas, ja kurinātu vēl ar dīzeļdegvielu, un kādas ir izmaksas, kad kurinājām sākumā ar šķeldu, un nākamajos gados jau pārgājām tikai uz graudu pelavām, jo mūsu pusē ļoti daudz audzēja auzas un griķus, un no šīm kultūrām ir diezgan daudz pelavs, ja? Tukšie graudi, un tāpat tās arī piemaisījumi. Ja? Vislabākais kurināmais pēc mūsu atziņām, protams, ka ir griķu pelavas. Tās ir ar ļoti labu siltumu atdevi un ļoti labi deg jau tūlīt pat pēc atsijāšanas. Ar graudu pelavām nav tik vienkārši, tās vajag gadu, lai viņas satrūda, un tad veidojās kūdrai līdzīga masa, un tā kurināšana līdz ar to arī ir stipri labāka. Pēc aprēķiniem, ja darbinā ar maksimālu jaudu šo kalti, ja, tad degvielas patēriņš diennaktī būtu apmēram 3500 litri, ja, līdz 4000 litru, bet pelavu patēriņš ir apmēram no 45 līdz 50 kubikmetri. Ja. Tāda ir tā mūsu pieredze. Pelavs it kā daudz sanāk, bet par cik mums viņas, var teikt, ir pa brīvu, ja, tad tās izmaksas tik vien, cik uz elektrības patēriņu, ja, sadedzinot.